Latvijas alternatīvā mūzika ir kaut kas unikāls vispār mūzikas pasaulē, kas identificētu viņu kā īpašu? Absolūti unikāli. Absolūti unikāli. Tur atkal jāsadaļ vairākās daļās. Pirmkārt, manā jaunībā ir tāds termins, kas skan kā firmai, vai gribētu skanēt tā kā ārzemnieki. Ja? Lai kā mēs censtos, vai kā mēs darītu, mums tas latviskais zīmogs, viņš ir nenormāls. Viņš spiežās visur, jebkuram žanram. Mēs varam klausīties vispjūrāko desu metālu, ja? Un mums likties, tur vispār, tā kā, ja es nezinātu, ka mūsēja, domāt, ka amerikāņi vai norvēģi, ja? Amerikāņi vai vācieši paklausās un saka to, ka no kurienes viņi ir? Baigi, kā pēc skandināviem, baigi kaut kādu latviešu. Ot es domāju, baigi jocīgi, jo mums nāk baigais tas kauds latviešu. 20 gadus atpakaļ, es jau minēju, ka es Barcelonā padzīvoju. Es sapazinos ar Sony Iberica A&R, to artistu un repertuāru čalu. Tas, kas arī jaunos talantus vāc, ja? Amerikāns tāds bija Bills Blazers. Viņš paklausījās, man bija sasūtīti ieraksti. Tur bija RAP grupa, vēl tur vesela kaudze bija. Tajā laikā, kas 2000 sākumā bija. Mēs parunājāmies un es galā sapratu vienu prātam netveram lietu. Mums Latvijā uz šobrīd jau sarunu valodā ir iegājis Liepājas roks, tas tā kā nievājoši, tu baigi slikti tas ir, ja. Bet īstenībā viņš pateica to, ka mums ir tas Liepājas roks zīmogs, viņš tikai nezināja tādu terminu, ir īstenībā baigā pievienotā vērtība. Tikai neskatoties uz pašu, ko mēs domājam ar Liepājas roku, ja viņš tur izdalīja pilnīgi citas lietas. Mums ir ārkārtīgi izstrādāti, un man liekas, tur ir kaut kāds latviešu kods nāk iekšā, ģitāra rifi, tādi, viņi kaut kādi, es nezinu, vai tas ir tautu folklora apakšā nākus vai kaut kas, bet viņš teica, tā kā ir baigi skaidrs ar to rifu, ja viņš tā kā ieteica dziesmai cauri. Otrs, zemas balss. Mums tās zemās, mēs kaut visu firmu, visu tenori, falsetos, visas arpacionību, pusmūžu falsetā, lai būtu tā kā ārzemnieks, ja. Īstenībā mums pievienotā ir tā ziemeļnieku zemās balss čerkstošās, ja. Viņiem tas asociēs pilnīgi kaut ko citu, tie ir liela auguma cilvēki, kas dzied zemās balsīs, un viņiem ir tie rifi tādi tā kā šamaņi. Mums ir valoda, pa kuru man vietējais spānis teica, ka jūs vispār kaut kas murgs esat. Milzīgi auguma cilvēki, kuru runā divās valodās, tā kā šamaņi. Es saku, kādās divās valodās, viņš saka, viena valoda jums ir tā kā čūskā. Tur šauslies, dzelzceļa meži, šalca meži, un mēs tad, kā šņāciņas nevar skaļi pateikt. Mēs viņus klusām sakam, ja? Un otra valoda ir tā, tur mēs darīsim tā, un tas ir drausmīgi skaļi, un tas den. Un tas viss kopā ņemot, mums ir nenormāla identitāte saglabājusies. Un plus, mums ir nenormāls trumpis. Mums šeit nekad nav bijuši normāla tirgus situācija. Nekad. Skandināvijā senos laikos tā pētījumu taisīja, un ja ir kādā areālā mazāk par 3 miljoniem vienā valodā runājuši, vispār kultūras jomā nav iespējams normāls biznesa attiecības, tirgus attiecības. Es pazaudēju kaut kur, viņam ir speciāls nosaukums, es viņu saucu par surogātu tirgu. Tas nav svarīgi, bet tur piedalās gan investīcijas, gan fondi, sadarbības, dažādi veidi. Skandināvijā ir tirgus, bet Skandināvija arī izmanto to klāto otru variantu. Ja? Bet mūsu gadījumā vispār nav tirgus. Līdz ar to mums ir visās šajās nozarēs un arī nozares apakšgrupās ir izveidojies kaut kas īpašs, tikai mums piemītošs. Jo mums nav bijusi konkurence, un mums nav bijis jāpielāgo sava muzika, lai nopelnītu baigo piķi. Līdz ar to, iedomājies, ka jau padomu laikā diezgan specifiski muzika spēlēja latvieši, ja? Iedomājies, ka visus šos gadu desmitus viņas ir attīstījušās vienkārši, bez nekādiem ārēju apstākļu ietekmi nulle. Es domāju, ka tā ir mūsdienās vispār nereāla vērtība, jo ārzemnieki tā jau ir ļoti konvejerīgi, ja, jo tomēr gan ikdienā konkurences dēļ, gan radiostacijas uzliek zīmogus, plus internetā tu malies un tu redz, ka tev kaut kādiem puspazīstamajiem, ka viņiem labāk iet, un tu sāc pamainīt skaņu studijā, sounds un dalīt.
Mums principā tā nav, jo mums nozara zina, ka račiņš neatskaņos. TVNets var būt nopublicējis, bet neatkarīgi no tā, vai spēlēs smagāk vai nesmagāk. Un tas ir milzīgs plus. Tā mākslinieciskā brīvība bez nekādiem gan dabīgiem, gan nedabīgiem ietekmējušiem faktoriem, man liekas, ka ir labākais, kas jebkad vispār var būt.